Šodien Somijas ziemeļos sākās Baltijas kausa izcīņa kalnu slēpošanā. Jau tradicionāli Baltijas valstu sezonas noslēguma sacensības risinās netālu no Santa Klausa dzimtajām vietām Somu Tunturos. Sacensību pirmā diena sportistiem sanāca ļoti noslogota, jo notika sacensības gan supergigantā, gan superkombinācijā. Super G vīriešu konkurencē ļoti spraigā cīņā par uzvaru Kristaps Zvejnieks par 1 sekundes desmitdaļu apsteidza iepriekšējo 3 gadu Baltijas čempionu šajā disciplīnā Robertu Rodi, bet 3. vietā vēl viens mūsu olimpietis Mārtiņš Onskuls. Man liekas, šogad bija pirmais gads, kas var teikt, ka man tiešām ļoti labi slīdēja. Varbūt arī to varētu būt tā, ka bišku pavilka. Savukārt sieviešu konkurencē šajā ātruma disciplīnā pirmo reizi Baltijas kausā triumfēja Evelīna Gasūna, kura cīņā par kausu apsteidza Agnesi Āboltiņu un Lieni Bondari par nieka 3 un 5 sekundes simtdaļām. Tā kā esmu jaunākā, tad man, protams, liels prieks ir uzvarēt supergigantā, īpaši, ja ir tāds braucējs kā Agnese Āboltiņa, kas ir piedalījusies olimpiādē šajā disciplīnā. Superkombinācijā vīriem vēl vienu uzvaru izcīnīja Kristaps Zvejnieks nobrauciena un saluma summā par aptuveni 1 sekundi apsteidzot Onskuli, igauni Toniju Luiku un brāli Miku Zvejnieku. Bet sievietēm superkombinācijā uzvarēja Lelde Gasūna. Vēl viens sudrabs Agnesei Āboltiņai, bet Leldes māsa, supergiganta uzvarētāja Evelīna Gasūna palika 3. vietā. Superkombinācija pirmo reizi braucu un piedalījos, tāpēc arī bija tā, ka nevarēju saprast, kā būs pāriet no garākām slēpēm uz īsākām, bet, ir ok, īstenībā patīkam pārsteigtās. Rīt notiks sacensības milzu slalomā.